Es neesmu baigais boks speciālists, tur nesaprotu daudzas lietas noteikti. Bet tur bija tādas epizodes, kur man likās, kāpēc viņš viņu nesit. Jā, es jau to redzēju. 20 miljoni. Es sāku piekrist tam, ko saka tehniķis, arī nostoties tagad, tik daudz tie video. Jā, tieši tā. Tur vienkārši, dod iekšā. Re, kur ir dūra, re, kur ir Pola seja, vienkārši pabeidz to kustību. Viņš izmāna viņu, viņš atstāja brīvu. Līgumā bija laikam rakstīts, ka viņš uppercut nevar taisīt viņiem. Jo uppercut patiešām nebija neviena cīņā. Jā, to viņš, man liekas, bija rakstīts, ka viņš nevarot taisīt. Okay. Bet vispārējais bija fair game. Jā, un es vienkārši nebiju pareizi novērtējis to kāds varētu izskatīties. Jo es tā gaidīju, ka čaļi cīnīsies, paskatīsimies, ko Taisons vai var vai nevar. Un es to cīņu noskatījos un tā domāju, what a waste of time vienkārši. Tas ir to, ko es darīju Vācijā. Boksa šovs. Bet šis bija drausmīgs. Bet uzmīgi, kurš Džekam Polam atkal jaunu uzaicinājumu ir aizsūtījis video. Protams, mūsu Mario Trump. Vai mēs neesam kaut bišķiņa atvainošanos parādā Mairim? Jo viņš bija pirmais, kurš izaicināja Džeku Polu, cik es zinu, no tādiem legit bokseriem. Viņš man šķiet bija pirmais. Tagad to dara Es vispār gaidu atvainošanos par šo cīņu, ko es skatījos. Bet, zin kā, tu neesi vienīgais. Skatījās vairāk kā 60 stundas. Netflix paziņoja, ka vairāk kā 60 miljonu cilvēku skatījās.